Mīt sākās no 3 džekiem, bet šobrīd mīt ir bariņš cilvēkiem. Un vienkārši mēs tādu foršu komandu virzām pa dažādiem tur līkločiem un ejam uz priekšu. Man vienmēr ir paticis iepriecināt cilvēkus, un tāpat arī džekiem darbnīcā ir paticis iepriecināt cilvēkus. Tas nav īsti mērķis, varbūt reku mēs varam vislabāk kaut ko izdarīt, bet un ar to lepoties, bet lai cilvēki saka, pauž savu atzinību, un tas lielākais gandarījums ir. Un vienkārši sēžot kaut kādā tur birojā, skaitot naudu, kas nāk no kafejnīcas vai no velodarbnīcas, no tā kopējā biznesa, tas gandarījums nenonāk līdz manim par to, kad klients saņems kaut ko īpašu, kaut ko labāku nekā varbūt pret kafejnīcā pāri ielai vai blakus kvartālā, un ka viņš to sajūst kaut kādu paudzi. Un tas ir tas foršākais, kāpēc man patīk strādāt bārā. Arī es vienmēr cenšos atrast laiku, lai pastrādātu bārā, lai es redzu, kādi klienti ir, kas viņiem patīk. Tādā veidā es varu pielabot mūsu pakalpojumus, lai viņi ir vēl labāki. Un arī vienkārši tas sarunas, kad es varu būt paust personisku attieksmi par tik vienu klientu, vai tas ir kāds vienkārši ieklīdis onkals garām ejot, vai tie jaunieši, kas regulāri nāk un vienmēr var pārsteigt un uztaisīt kaut ko jaunu, labāk nekā iepriekš, un tādā veidā kaut kā iepriecināt ar iespēju būt radošam, principā, jā.